Noslēdzies projekts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ludzas novada sporta skolā un internātā. Projekta mērķis bija novērst ēkas siltumenerģijas zudumus un palielināt to energoefektivitāti, samazinot ēkas uzturēšanai nepieciešamo finansējumu un kaitējumu videi. Atklāšanas brīdī piedalījās arī vides ministrs Raimonds Vējonis. Siltināšanai neapšaubāmi galvenās priekšrocības ir tas, ka telpās ir siltāks. Otram kārtam, tā kā tā nebūtu nav laba ekonomiskā situācija, tad, protams, svarīgākais ir, ka par siltinātām telpām ir jāmaksā mazāki rēķini. Neapšaubām, ka siltināšana vidē draudzīgāk, jo nosiltinot jebkuru objektu, vai tā ir skola vai daudz dzīvokļu māja, mums ir jāpatērē mazāk siltuma. Līdz ar to mums ir mazāk jākurina, tas ir mazāks resursu patēriņš, un jo mazāk patērējam resursus, tātad mēs arī mazāk piesārņojam apkārtējo vidi. Ludzas 2. vidusskolas direktore atzīst, ka pēc internāta ēkas siltināšanas ieguvēji ir visi. Tas finansiāli izdevīgi ir skolai, arī skolēni, kuri dzīvo internātā, varēs justies komfortablāk. Vispirms tas ir ekonomiski apkurei, mēs dabūsim bišķiņu ekonomēt naudiņu. Otrais skaidrs, ka bērniem būs daudz siltāk, jo ir ielikti logi un siltināta ēka, kur uzcelta ir 72. gadā un remonta kapitāla nebija nekāda, tad jau skaidrs ir, ka tur viss, kas bija, it kā kur ķēgeļi sabrūka, kur vēl kaut kas, bet tagad siltāk un ērtāk būs. Un bērni, kuri brauc no laukiem mūsu novada un citus novadas, viņi jau brauc, piemēram, ja mums visiem ir sākums pirmdien, tad viņi brauc jau svētdien, jo šeit ir siltāk nekā pa ziemu, tur, kur viņi dzīvo. Sporta skolas direktore uzskata, ka skolas vizuālais izskats ir manāmi uzlabojies. Tas var palīdzēt audzēkņu piesaistīšanā, tomēr priekšrocības, ko sniedz siltināšana, viņa vispirms vēlas pārbaudīt. Kāda būs siltumenerģijas patēriņš, arī jāsalīdzinot ar iepriekšējo gadu. To visu, mēs varēsim spriest pēc tam. Jā, tagad mēs varam pateikt, ka ir ļoti smuki, ļoti skaisti, jā, un acīm redzami, bet par to tādu reālo siltumu un to ekonomiju mēs varēsim spriest pēc tā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, iepriekšējo ziemu, jā, un kā ziemu mēs pavadīsim šito. Es domāju, tagad skolēniem un treneriem un vecākiem ir daudz patīkamāk ienākt un atvest savu bērnu, var tā droši teikt, gandrīz jaunajā ēkā sporta zālē. Ludza nav vienīgā pilsēta Latvijā, kur projekta ietvaros tiek renovētas ēkas. Pārsvarā siltinātas tiek skolas un bērnu dārzi. Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu ietvaros, un tas ir arī projekts, kas ir realizēts šeit Ludzā no šiem līdzekļiem. Mēs esam novirzījuši pašvaldību ēku siltināšanai 26 miljonus latu, un tas ir 222 ēkas visā valsts teritorijā, un no tām nedaudz vairāk kā 160 ēkas ir skolas un bērnu dārzi. Un pamatā lielākā daļa skolu un bērnu dārzi ir jau nosiltināti, un jau 1. septembrī bērni ieradās uz nosiltinātām ēkām. Tā kā tas ir ieguldījums īstenībā nākotnē. Pašlaik, ņemot vērā smagos ekonomiskos apstākļus valstī, ir svarīgi atrast veidu ietaupīt finansu līdzekļus, tāpēc ēku renovācija un siltināšana ir materiāli izdevīga. Tomēr galvenais mērķis neapšaubām ir bērnu ērtības un labsajūta, kas ir ļoti svarīgi, jo bērni tā ir valsts nākotne.